Esmu Jānis Kronbergs, vairāk kā 10 gadus jau draugoju, esmu biškopis. Un draugojot arī esmu iepazinis gan medusbiti kā aputeksnētāju, un šobrīd vairāk pievēršos arī citiem aputeksnētājiem, domājot par dabas daudzveidību. Un tādā veidā palīdzam arī bērniem skolās iepazīt un gatavot šādus te bišu namiņus. Ir jau mājas, un vientuļās bites un kamenes jau sāk domāt arī par saviem pēcnācējiem un meklē likstošanas vietas. Tāpēc ļoti noderīgi ir kukaiņu viesnīca, jeb šāda te bišu viesnīca, kā mēs saucam, kuru var izgatavot pavisam vienkārši. Tātad namiņam ir jumtiņš, kas tiek izveidots zem jumtiņa, attiecīgi tālāk veidojās šie te numuriņi, kur attiecīgi bites arī var iemitināties. Un šie caurumi ir dažādi, ir bites, kurām patīk vairāk resnāki vai tievāki caurumi, jā, attiecīgi pēc viņu izmēra. Un iemitinās iekšā šajā namiņā. Pirmie iemītnieki varētu parādīties jau māja beigās. Attiecīgi, kas par to liecinās, kad šajā vienā caurumā, jeb tātad numuriņā, tiks aizvērtas durvis, jeb tātad mēs redzēsim, ka caurums ir aizdarīts ciet. Un tad attiecīgi gaidīsim nākamajā pavasarī, kad šīs bites vientuļnieces jau izlidos. Es esmu profesionāls entomologs, Valdemārs Puņģis. Tātad mūsu aputeksnētāji ir apmēram vairāk kā 4000 sugu ir, un viņi ļoti dažādi ir. Mēs zinām tādus, kas tīri aputeksnētāji, piemēram, ziedmuši, bet ir arī tādi aputeksnētāji kā, piemēram, tauriņi, kaut vai kāpostu baltenis, kurš no vienas puses ir aputeksnētājs, bet no otras puses ir kaitēklis ir. Bet vaboles dara tā, ka viņas izgrauž ziedu un augs it kā ziedot daļu savas ražas, lai iegūtu aputeksnēšanu. Un vēl aputeksnēšana vajadzīga daudziem meža iemītniekiem, jo mežos ziedu ir maz, un tāpēc viņi lido no meža ārā uz mežmalām, lai meklētu ziedus un, teiksim, barotos ziedos. Ir vēl dažādi citādi paradoksi. Piemēram, dzēlējodi ir ļoti labi aputeksnētāji. Tāpat arī dunduri. No vienas puses viņš it kā ir tās asinsūcējs, bet no otras puses te pašā laikā aputeksnētājs. Tā kā aputeksnētāji ir ļoti dažādi, ar ļoti dažādu ietekmi uz vidi. Bet katrā ziņā viss tas aputeksnētāju komplekss ir ļoti svarīgs, teiksim, augu daudzveidības pastāvēšanai. Madara Merle, Latvijas entomoloģijas biedrība. Šodien esam sapulcējušies zooloģiskajā dārzā, pētam aputeksnētājus kopā ar bērniem, un šī ir lieliska iespēja paskatīties aputeksnētājus tuvumā. Kas ir pats labākais, bērniem ir iespēja atrotīt piedurknes, tiešām skatīties binokulārā pavisam tuvu uz dažādiem kukaiņiem, dažādiem naktstauriņiem, bitēm, lapsenēm, uztaisīt aputeksnētājiem, bitēm, kukaiņiem, kukaiņu māju un pašiem arī padarboties, uztaisīt savas lielacu kamenes, ko paņemt līdz mājās. Par aputeksnētājiem un aputeksnēšanu ļoti svarīgi ir saprast to, ka tie ir mums visiem vajadzīgi ekosistēmu pakalpojumi. Aputeksnēšana ir tas, kas nodrošina lielāko tiesu mūsu pārtikas, mūsu arī dažādas vielas no dabas, ko mēs lietojam, puķes, augļi. Tas viss ir aputeksnētāji dots mums, un bieži vien sanāk tā, ka mēs to nenovērtējam vai nenovērtējam pilnīgi.